Labdien! Šodien pastāstīšu par darba un ikdienas apģērbu. Kad mēs domājam par vēsturisko apģērbu, mēs parasti esam pieraduši domāt daudz vairāk par goda apģērbu, par to, ko valkājas svētkos. Bet patiesībā jau daudz vairāk un biežāk ir valkāts ikdienas un darba apģērbs. Tā kā šodien vairāk par liecībām, kas ir par latviešu zemnieku darba un ikdienas apģērbu. Man ir arī sagatavota prezentācija, lai es varu jums rādīt bildes. Un, jā, tātad liecības par ikdienas un darba apģērbu. Vispirms daži pamata jēdzieni par to, lai mēs visi domātu vienu un to pašu. Tātad, ja ir runa par vēsturisko apģērbu, tas ir viss vēsturiskais apģērbs ir tas, kas ir no pašiem pirmsākumiem līdz vakardienai. Un to mēs varam sadalīt divās lielās daļās. Mums ir tradicionālais apģērbs, kas ir ar kaut kādas izteiktas vietas iezīmēm, kaut kādām tradīcijām, kas turpinās, un arī ar vietējā klimata un geogrāfiskajām iezīmēm, lai varētu saprast, kāpēc šie apģērbi atšķirās no vietas uz vietu. Nu, un tad mums ir Eiropas modes, ir pilsētas tipa apģērbs, un tas ir tas apģērbs, kas ienāk, nu, piemēram, ap Rīgu, Vidzemes rietumdaļā, Zemgalē ap 1860. gadiem, un citviet Latvijā mazliet vēlāk. Pēdējais bastions mums ir Dienvidu Kurzeme, kur saglabājas tradicionālais apģērbs valkāšanā ilgāk. Un šis Eiropas modes apģērbs ir būtībā vienāds gandrīz visā Eiropā, un pēc tā nevar pateikt, no kuras vietas cilvēks nāk. Un arī šeit es rādu attēlus ar sevi, kur var redzēt, ka arī Eiropas modes apģērbs ir tas pats apģērbs, ko mēs turpinām valkāt mūsdienās, jo tas turpinās joprojām. Mums ikdienā ir viens apģērbs un goda apģērbs cits. Nu, un tad ir tāds atsevišķs jēdziens un atsevišķs fenomens kā tautas tērps, un tautas tērps jau ir atkal kaut kas pilnīgi cits. Tas ir tas, kas tad, kad tradicionālo apģērbu jau cilvēki vairs nevalkāja un radās vajadzība pēc apģērba koristēm, tad tika izdomāts tautas tērps. Un tautas tērps ir tas, ko mēs esam pieraduši mūsdienās redzēt uz skatuves, dziesmu svētkos, deju svētkos un dažādos citos kontekstos. Un šis apģērbs it kā ir saistīts ar to apģērbu, kas tika valkāts agrāk, bet nemaz identisks tas nav. Ejam uz priekšu. Vēl dažas lietas, kas jāpiemina. Pirmkārt, arī tas, ka neviens pilns apģērba komplekts no 19. gadsimta nav saglabājies. Un tā arī ir, ka visi komplekti, kurus mēs pazīstam mūsdienās, ir sakomplektēti vēlāk no tā, kas bija pieejams. Ideālā gadījumā būtu bijis tā, ka no katra pagasta ik pa 10 gadiem mēs paņemtu vienu vīriešu, vienu sievietes, vienu bērnu apģērbu no galvas līdz kājām ielikt muzejā. Protams, ka ne tuvu tā nav, saglabājās ļoti nedaudzas lietas, un arī tautas tērpi, ko mums gribas domāt mūsdienās, ka tas ir vēsturiski apģērbi, līdzinieki, arī tie tika salikti vēlāk no šīm dažām atsevišķajām lietām, kas saglabājās un nonāca muzeja krātuvēs. Nu, tāpēc arī šis tautas tērps mūsdienās un arī agrāk, jau kopš brīža, kad tas tika izdomāts, nekad nav bijis tieši tāds pats kā tradicionālais apģērbs. Un apģērbs, protams, visu laiku mainās. Nav tā, ka būtu kāds brīdis, kad apģērbs būtu sastindzis un nenāktu jaunas lietas un vecās neizzust. Un tad mēs arī varam saprast, ka, protams, laika gaitā mainoties, ir kaut kādas modes iezīmes, kas iezīmējas un kas ir raksturīgas gan kādai vietai, gan kādam laikam vairumā, taču vienmēr atšķirās arī tas apģērbs, ko valkā cilvēki un kādas ir situācijas. Un katrs atsevišķais cilvēks, protams, valkā nedaudz citādu apģērbu, jo to ietekmē gan viņa dzimums, gan vecums, gan ģimenes stāvoklis, gan finansiālās iespējas, gan personīgā patikšana vai nepatikšana.
Nu, un tad situācijas, protams, jau arī kā redzams gada laiks un laikapstākļi lietus laikā un saulainā laikā nekad nav viens un tas pats parasti mugurā cilvēkiem arī ziemā un vasarā. Un, protams, atšķirās svētki, svētdiena un ikdiena, jeb darbs. Nu, un tad arī par to mazliet vairāk būs, bet vēl pirms tam pieminēšu šo te, jo mēs varam apskatīties, nu, te es rādu piemēri par Latgali, bet būtībā tas atšķirās uz jebkuru vietu Eiropā un arī pasaulē, kas notiek, piemēram, 100 gadu laikā. Šeit ir piemērs ar 19. gadsimtu, kā izmainās apģērbs, kas ir ticis valkāts. Nu, tad kā ģērbties situācijās, kas atbilst ikdienai un darbam, jo nevienmēr mums ir vajadzīgs, nu, goda situācijas. Mums varbūt ir, piemēram, teātra izrāde vai filma vai, nu, vienalga, kas cits vēstures dzīvās bildes, kas ir saistīts ar to, ka ir situācija, kas atbilst vai ikdienai vai darbam. Un, starp citu, arī jāpiemina, ka arī uz krogu zemnieki devās ikdienas drēbēs. Tas nozīmē, ka būtībā krogā arī mēs redzam to pašu ikdienas un darba apģērbu. Nu, un kāds tad ir šis ikdienas un darba apģērbs? Nu, šis slaids, protams, ir visbūtiskākais, jo te ir visi galvenie ieteikumi. Pirmkārt, ikdienas apģērbs ir tas, kas ir kādreiz bijis goda apģērbs, bet tas ir stipri novalkāts. Un, kad es saku stipri, tad tas tiešām ir stipri. Nevis tikai nedaudz apvalkāts, jo nedaudz apvalkāts goda apģērbs var kļūt par svētdienas apģērbu vēl tādu, nu, tā kā pusizējamo. Bet stipri novalkāts jau ir tāds, kuram jau ir caurumi, kuram vīles nāk vaļā, kuram ir noduvušas apakšmalas, izplīsušas kabatas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ikdienas un darba situācija ir daudz vairāk, un zemnieku ikdienas darbs principā bija ļoti smags darbs, tad šis te apģērbs novalkājās daudz biežāk nekā novalkāts goda apģērbs nonāca līdz darba apģērba statusam. Un tāpēc arī tika darināti no jauna darba apģērbi, kurus tad, nu, darinot, izmantoja pirmkārt rupju audumu, un tie nekad nebija rotāti šie apģērbi. Viņi vienmēr bija ļoti vienkārši, gan rupjš audums, kā piemēram pakulu, līņa vai vilnas, gan arī rupji darināts, lieliem dūrieniem, ne ļoti rūpīgi un tā tālāk. Protams, pie šiem apģērbiem nekad nav nekādu rotu. Un tas nozīmē arī tādas lietas kā vainagus vai saktas vai kaut ko tādu. Rotas vienkārši netiek valkāts pie darba apģērba. Tad, kad darina šādu apģērba atdarinājumus, tad būtu svarīgi arī izvairīties no zīda, no samta un no zīdam vai samtam līdzīgiem audumiem. Un tas, kas būtu vēl jāņem vērā, ka tikpat droši vien maz izmantot vija audumu arī jaustu rakstu. Ja tā bija kokvilna, tad ar apdrukātu rakstu, kā piemēram tur kaut kādas puķītes vai lapiņas varēja būt, bet šie te audumi jau skaitījās, nu, tā kā dārgāki un nākamā pakāpē aiz tiem, kurus izmantoja ikdienā. Tāpat, ja ir runa par novalkātajiem goda apģērbiem, tad vajadzētu izvairīties no tādiem, kuriem ir detaļas, kas maksā palielu naudu. Nu, kā piemēram spožas pogas, ja ir bijušas šim te oriģinālam apģērbam, un, piemēram, metāla pogas, ja, un tām noteikti būtu jābūt nogrieztām, nevis zemnieks turpinātu ar tādu apģērbu iet uz lauka, šīs pogas tiktu izmantots vienkārši jau pie nākamā apģērba. Tad nevarētu būt arī nekādas pērlītes, spēlīšu izšuvumi, lentītes, smalkas, siksnus prādzes. Šādām te lietām pie darba apģērba īsti nav vietas. Un ja tās ir bijušas pie šī te goda apģērba, tās jau ir noņemtas un tiek izmantotas atkārtot. Nu, un mūsdienās vēl būtu jāņem vērā tas, ka nu, noteikti nebija nekāda grima.
Un arī mūsdienu cilvēkiem, kas atdarina darba situācijas, no šī te grima būtībā vajadzētu izvairīties. Un sievietēm būtu arī jāņem vērā tas, ka pie tā piederās īsi un nelakoti nagi. Galvenie ieteikumi tātad būs tādi, lai apģērbs nav jauns, šī ikdienas un darba situācijā, lai apģērbs nav glauns, kā jau tas iepriekš man te aprakstīts, un tātad tas var būt lāpīts, tas var būt saplīsis, tas var būt netīrs, stipri novalkāts padilis un tā tālāk. Tas, kas vēl būtu jāņem vērā, ir, ka pie visiem vēsturiskajiem apģērbiem līdz pat Otrajam pasaules karam tiek valkāta galvas saga, it īpaši vīriešiem, un sievietēm tie varētu būt vienkārši vienkrāsaini lina vai kokvilnas lakati, un savukārt vīriešiem cepures. Agrākos laikos platmalas un sākot ar 19. gadsimta vidu jau naģenes. Tad, ja tiek valkātas šīs te galvas sagas, tad ir arī jāņem vērā tas, ka situācijās, kurās vīriešiem šīs te cepures ir jānoņem. Sievietes savas galvas sagas neņem nost, bet vīrieši gan ieejot, piemēram, baznīcā, apsēžoties pie galda, it īpaši runa par ēšanu, bet arī, piemēram, ja būs lūkšana pie galda vai kāda tāda situācija. Un tad arī, saistībā ar baznīcu, bet tā var arī nebūt baznīca, piemēram, stāvot pie miruša cilvēka zārka vai bērēs pie kapa. Tāpat situācijas, kas bija gana bieži, bija satiekot kungus. Tātad, ja satika vācu vai kādi tie vēl citi varēja būt poļu vai krievu kungi, tad cepuri bija jānoņem. Un tāpat cepuri pacel sveicienu. Cepuri var pacelt pilnībā un var arī tā kā vienkārši pielikt roku pie cepurus ar tādu tā kā slinko cepures pacelšanas žestu, ja? Tas arī būtībā nozīmē to pašu. Un tas, kas vēl droši vien būtu svarīgi, ka, ja cilvēks ir viens pats, tas ir iespējams, ka viņš ir viens pats un viņam apģērbs ir tāds, kādu ir iespējams sagādāt, bet, ja jums ir nepieciešama, piemēram, viena saime vai viena kaut kāda kopiena vai viena draudze vai viens pagasts, tad šīs te saimes un pagasta ietvaros cilvēkiem ir apmēram apģērbam jāatbilst vienam laikam. Tur nevarētu būt tā, ka, piemēram, starp vienu un otru valkātu apģērbu 50 vai pat 100 gadu, jo tā nekad nav dzīvē bijis. Ejot uz priekšu, vēl gribu parādīt tagad attēlus, un attēlu būs diezgan daudz. Ja jums kāds interesē, jūs droši apturiet un paskatieties tos sīkāk, izpētiet, bet es iešu diezgan ātri tiem pāri. Šajos divos attēlos vispirms mēs redzam, tie ir īsie vīriešu svārki, žaketes tipa, vilnas. Un var redzēt, ka tie kādreiz droši vien ir bijuši pie goda apģērbi valkāti, bet noplīsuši jau tik tālu, un acīmredzot pēdējais valkāšanas brīdis ir bijis tiešām darbā un ikdienā, kā tiem jau ir daudz caurumu, lāpījumi, nodelumi un tā tālāk. Līdz šādam līmenim cilvēks arī ikdienas apģērbu ir valkājis, kamēr tas ir nonācis muzejā. Tā kā, ja jums ir kāds šāds apģērbu gabals pieejams, tas ļoti labi der ikdienas un darba situācijām. Blakus ir arī speciāli darināts sieviešu lina krakls. Tas ir no rupja lina, pelēkā lina auduma, bez jebkādas apkapes, bez kādiem rotājumiem, un var arī redzēt jau izplīsumus. Apakšdaļā arī viņam jau ir plīsumi, bet šeit redzam tie, kas ir uz pleciem un apaklītes daļā. Un tad šeit vēl vienas bikses, kur mēs redzam droši vien pats sākotnējais šo te bikšu valkāšanas veids bija tiešām pie godā apģērba, jo tās nav parastas pelēkā lina bikses, bet ar rūtojumu. Taču, var redzēt, ka tās ir valkātas tiešām daudz, un ielāpi arī daudz, un arī lāpījumi ir daudz. Tā kā līdz šādam līmenim arī tikuši bikses novalkātas darbā.
Un tas pats attiecās arī uz blakus esošiem bruņķiem, jo šie bruņķi arī ir jau ar lāpījumiem un ar leķiem un ar izplīsušu to caurumu, kas diezgan labi redzams attēlā. Un šie bruņķi noteikti sākotnēji bijuši pie goda apģērba valkāti, jo tie neatbilst tādiem, kādus darinātu, lai uzreiz jau dotos zemnieku lauku darbos. Tagad mazliet iziesim cauri dažām liecībām, kas ir vēsturiski. Tātad pirmais attēls ir no Johana Kristofa Brocas zīmējumiem no Vīriņu apkārtnes, un tās ir 18. gadsimta beigas. Un šeit īpaši uzmanību varam pievērst tam, kā atšķirās tie cilvēki, kas ir ģērbušies goda apģērbos, un kā atšķirās tās divas meitas, kas ir ģērbušās ikdienas apģērbā, jeb darba apģērbā. Tā kā tas ir vasaras laiks, tad šeit arī Broca pats raksta, ka apakšā stāv divas zemnieku jaunavas, tikai kraklā, kā viņas vīriņa apkārtnē vasarā iet darbā, un viena tātad dosies mēslus kraut ratos, otra grābt sienu. Un kas ir būtiski, Broca piemin, ka tā viņas ģērbjas tikai savā sētā, ja viņas iet uz mūža plaušās, tad uzvelk pāri bruņķus. Un par to arī ir diezgan daudz vēstures liecību, ka tiešām tikai vasarā un tikai savās mājās jaunas meitas varēja valkāt vienu pašu kreklu. Precētas sievas vienā kraklā jau nestaigāja vispār, vienmēr bija bruņķi vēl pāri mugurā, un savukārt jau ejot ārā no mājas, tad tas nav iespējams, ka vienā kraklā dosies ārpus mājas arī ar basām kājām. Un tas, kas vēl ir svarīgi, ka izejot ārpus mājas, arī visbiežāk viens vien krakls netiek atstāts arī ķermeņa augšdaļā, jo parasti, tad, ja tā ir vasara un ir ļoti karsti, tad sadz virsū snāteni, jeb līnu plecu segu. Ja ir vēsāks laiks, tad ir vai garie svārki, kas ir mētelītes, vai ir kāda jaka, vai ir villaina, bet jebkurā gadījumā vienkārši kreklā cilvēks īsti ārpus mājas nestaigā un nerādās. Šeit mums ir daži attēli ar zemniekiem, kādi viņi ir tādā, varētu teikt, svētdienas apģērbā vai pusglaunā tādā ikdienas apģērbā, jo, ja šis apģērbs būtu jau pavalkāts, tad tas noteikti derētu arī darbā. Bet, konkrēti šie cilvēki noteikti ir, tā viņi ir diezgan labi sadērbušies, bet šādu te stila palēki vienkārši apģērbi, tad varēja būt arī, ja tie ir pavalkāti jau ikdienā. Vēl viens attēls, kas ir no jau siena grābšanas darbiem un vešanas darbiem, te arī varam redzēt, kas ir tā kā cilvēkiem mugurā, viņiem ir basas kājas, vīriešiem krekli bikses cepurus, sievietei arī ir bruņķi. Varam tam pievērst uzmanību. Un tas, kas arī ir būtiski, ka vīriešiem vienmēr ir galvā cepuras, un arī šajā attēlā tieši tas pats ir redzams. Šis arī ir Brocas zīmēts attēls, un arī šis ir Brocas zīmējums, un šeit mēs redzam to, cik svarīgi tas, ka cepuri ir galvā, patiesībā ir bijis. Jo, ja mēs iedomājamies šo situāciju dzīvē, tad šie vīrieši ir līdz pusē slapti. Tik un tā viņiem galvā ir cepurs. Tātad bez cepures nekur. Cepure var būt stipri pavalkāta un nodelusi, bet kaut kādai šai cepurei ir jābūt. Un šeit arī meitas, trikātes pusē Brocas zīmētās, un tas, ko vēl var ievērot šeit, ka tajā brīdī, kad viņas strādā uz lauka, tad, ja, piemēram, ir ļoti karsti vai gribās bruņķus pataupīt, tad bruņķus var piespraust uz augšu. Bet krekls vienmēr tik un tā paliks garais. Tas pats attiecās arī uz priekšautu labajā pusē. Priekšautā tad var savākt, bet
vienmēr vismaz viena kārta ar apģērbu paliks kājas jau nerādīs augstāk. Šeit vēl viens attēls no ikdienas situācijas arī. Un te arī bērni, nu, mūsdienu izpratnē tie varētu būt droši vien sākuma skolas bērni, un tie ir ganiņi. Un tad mēs varam redzēt, kā viņi ir ģērbušies darbā. Drēbes ļoti bieži bērniem ir arī padilušas un pāršūtas no pieaugušo apģērbu, jau nēsāta. Pavisam maziem bērniem mugurā ir tikai krekliņš. Par to pārāk daudz neielaidīšos šeit šodien stāstīt, bet nu, tā ir tā ikdienas situācija, ka vasarā mazi bērni skraida vienā krekliņā, savukārt ziemā viņi vienā krekliņā dzīvojas pa krāsnes augšu, un tad bieži vien vispār ārā nemaz neiet ziemas laikā. Tad jau esam 19. gadsimtā, šeit ir viena tāda ikdienas situācija no Kurzemes lībiešu mājām, un te mēs arī varam redzēt, kā cilvēki ir saģērbušies. Tātad visi ir ar vasām kājām, mazākajam bērnam viens pats krekliņš, lielākajam puikam jau ir bikses kājās, un kā ir ģērbušās sievietes. Un izskatās, ka viena ir varbūt kaimiņiem, kas ir atnākusi kaut ko parunāt, un otra ir vietējā. Tā kā varam pievērst uzmanību tam viņu apģērbu komplektējumam. Šeit ir divi attēli jau no paša 19. gadsimta vidus, no Kurzemes, un attēlā pa kreisi varam pievērst uzmanību tam, ka tur tā tad ir kungs, kas ir piebraucis pie zemnieka mājām, un šeit ir zemnieks. Un te ir tas mans pieminētais gadījums, kad zemnieks noņem cepuri kunga priekšā. Un te viņš, protams, arī viņam bučo meiteļu stūri, nu, to varbūt arī nav obligāti jādarina, bet vismaz cepuri ir jānoņem. Nu, un kā redzams, tad sievietes savas galvassagas var nenoņemt. Savukārt blakus mums ir divi vīrieši, kas strādā ar koku ciršanu. Nu, tad arī varam redzēt, kāds ir viņu apģērba komplektējums. Tur ir īsie svārki, arī noteikti padiluši, un bikses un kājauti un pastals un cepuri galvā. Šīs ir unikālas fotogrāfijas no Krustpils apkārtnes jau no 1868. gada, un tur ir vēl arī citas fotogrāfijas, bet šajās visvairāk varam redzēt to, kāds apģērbs maksimāli līdzīgs ikdienas apģērbam varētu būt. Vecākajam vīrietim, kas ir tūplānā vairāk redzams, apģērbs ir nu, tāds jau stipri pavalkāts, cik vien var saskatīt, tas ir no mājās stāvus auduma austī un šūtī garie svārki, padilis, palāpīts mazliet, bet, nu, cepuri, protams, ir galvā. Un savukārt blakus tam nedaudz jaunākajam vīrietim arī varam redzēt, ka apģērbs jau ir mazliet pavalkāts. Un šeit varam arī dzīvē redzēt, kā izskatās tas, ka ir mugurā vairāk kā viena svārki. Un tā kā tautsdziesmās pieminētie treji svārki mugurā, tas, nu, šeit mēs vismaz divus arī redzam, kā tas varēja izskatīties. Bet, nu, viņam kājās jau ir zābaki, tā kā mums šis ir salīdzinoši arī paglauns gadījums ar visu to, cik pavalkāts tas apģērbs ir. Tad mums ir Jaņa Rozentāla daži attēli, nu, viņa zīmētās ainas no latviešu zemnieku dzīves, kurās viņš attēlo. Šeit, piemēram, ir saldus kroks un cilvēki, kuri ir sanākuši šajā laukumā. Nu, tad apmēram tāds pusikdienas apģērbs, jo pašām sliktākajām drēbēm droši vien cilvēks iet vagā vai kūtī strādāt, nu tad, kad viņš jau ir aizgājis uz pilsētu, tur tomēr būs jau kaut kas glītāks viņam mugurā. Kamēr viņš strādā uz lauka, nu tad te mēs varam redzēt, kā tas izskatās. Bet tai pašā laikā jāsaka, ka droši vien Rozentāls bija mazliet romantiķis šeit, jo, nu, tik balti krekli darbā
parasti jau nebija. Tas vienkārši ir uzrīmāts tā droši vien, lai skaistāk izskatās. Nu, un tas apvalkātais apģērbs arī attiecās uz kājām, un arī, ja, piemēram, mēs iepriekš attēlu, tad viņam šeit kājās ir vai nu vīzes, vai nu pastels, tā 100% saprast nevar, un tad šeit ir viens attēls apmēram, kā tas varēja izskatīties dzīvē. Nu, tad vēl pāris attēlu no rozetēla. Šis ir viens no iekštāpām, kur sievietes strādā rokdarbus. Nu, es arī teiktu, ka mazliet jau ir tā kā padarīts smukāks nekā varbūt ikdienā vienmēr bija. Un tad šeit ir viens attēls, kas ir par to, kā cilvēki nāk no pļavas mājās, kā viņi ir ģērbušies. Otrs attēls, es pieliku klāt, tas ir no Dānijas, tas nav no Latvijas, bet situācija gana ikdienišķa, jo te mēs varam redzēt, kā sievietes mazgā drēbes. Nu, un tad arī tas viņu apģērbs un komplektācija, tas viss labi saskatāms. Šis ir tāds, nu, arī varētu teikt diezgan ikdienas apģērbs, jo, nu, it kā jau te ir pie kārša licējas tās jaunākās sievietes. Vienlaicīgi, nu, tas varbūt nav tas apģērbs, ar kuru īsti kūtī bristu iekšā, vai mestos uz ceļiem ravēt burkānu dobi, bet, nu, mazliet labāks. Bet, nu, mēs redzam, ka būtībā tā ir tāda mājas situācija vairāk. Nu, un tālāk daži unikāli fotouzņēmumi, kas ir no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja fotonegatīvu kolekcijas, un absolūtais vairums no viņiem pieder pie šī te Latvijas UNESCO reģistra pasaules atmiņu nu, tā kā krājuma, kurā tad šie attēli ir iekļauti. Šeit mēs redzam, ir divi attēli no ikdienas situācijām. Šie visi attēli pārsvarā ir no pieminiektu valdes ekspedīcijām, tātad, ka tie nav vecāki par 1924. gadu un nav jaunāki par otrā pasaules kara laiku. Nu, šeit ir situācijas, kur sievietes savās mājās strādā ikdienas darbus, tātad sviesta kulšanu un maizes cepšanu. Arī var redzēt, kā ir viņas ģērbušās, te jau tātad 20. gadsimts. Te mums ir vērpēja, vērpja ar vārpstiņu, un pie tam izskatās, ka tās ir pakulas, ko viņi vērp. Tā kā, nu, tāds ļoti, ļoti vienkāršs darbs un ļoti vienkāršs cilvēks šī gadījumā. Arī kā apģērbs ir komplektēts, tad mēs varam redzēt ļoti vienkārši. Nu, vīrieši, jāsaka tā, ka tad, kad jau iziet no modas tradicionālais apģērbs goda apģērbā, tad darba apģērbā un it īpaši vīriešiem saglabājas šī te lina kārta. Un vasarā lina kraklis un lina bikses turpinās kā lauku darbu apģērbs vēl līdz pat Otrajam pasaules karam. Bieži vien arī mājās pat ar rokām šūts. Nu, te mēs varam redzēt nelielu ieskatu tajā. Viena vīrieši ir tā kā jau ar svārkiem, ar žaketes tipu svārkiem, gan apvalkātiem, bet, nu, tā viņi varēja izskatīties. Un otri ir jau karstākā laikā, visticamāk, ir siena laiks, un tad vienam no viņiem galvā ir salmu cepura. Un salmu cepuras tiešām ir tās cepuras, kuras ir ļoti vienkāršas. Tās visbiežāk darina gani, un salmu cepuras tiek valkātas tikai nu, tādās nesmalkās situācijās. Piemēram, siena pļavā, vai rudzu pļaujā, vai mēslu talkā, bet jau pie goda apģērba salmu cepures netiek valkātas. Te mēs varam redzēt gan ikdienišķu skatu, kur ir darbs siena pļavā, un kā mēs redzam, nu, tad visiem vīriešiem ir lina krakli, pārsvarā ir lina bikses, bet dažiem ir arī tumšas, nu, kas varētu būt vai nu kaut kāds pakuls vai krāsots audums.
varbūt kādam vilnis, un visiem ir cepuri galvā, tā kā pliku galvu neviens nav gājis. Nu, tad šeit ir puika, kas dāvina striķu vīzes, ja petērnas, nu tā viņš varēja izskatīties tātad bērns darbā, un petērnas, ja striķu vīzes ir tādas, arī kā lūku vīzes, tas ir tāds netik smalks attēls, bet izmantots ikdienā ļoti daudz, un ir īpaši ziemā, jo tad petērns valkā uz vairākām kārtām autiem, un kājas ir siltas, tāpēc, ka nepaspēja izkust tas sniegs, kas ir ārpusē no kājas siltuma, un viņi piedzinās vienkārši pilnā ar sniegu, un atnākot mājās, viņi var izkratīt, izžāvēt līdz otram rītam, un nākamā rītā vilkt atkal. Tad te vēl mums ir viens puika, saģērbies tādās, ikdienas drēbītēs, un vīrietis, kurš apstrādā līnus, un šajos attēlos arī var redzēt, to apģērba novalkātības pakāpi. Gan, piemēram, vīrietim lāpītās bikses, gan arī abiem diviem viņiem pastalas ar visiem autiem, kā var redzēt, vismaz bērnam labi. Tā kā ļoti, ļoti tāds vienkāršs, novalkāts un galīgi nejauns apģērbs. Šeit ir sieviete, kura gludina drēbes pēc senās metodas. Viņai jau ir salīdzinoši, tad jāsaka, grezna blūza, varbūt priekš fotografēšanas speciāli uzvilkta, bet toties ir ikdienas priekšāps, tas ir tā labi redzams. Un blakus ir situācija, kur tātad no zvejniekiem, no laivas tiek nestas, droši vien zīves mājās, un tad mēs arī varam redzēt, kā ir ģērbušies gan zvejnieki paši, gan arī tā sieviete, kas ar viņiem šeit ir komplektā redzama. Šis ir brīnišķīgs attēls, jo te var redzēt, kā izskatās veļas diena un veļas mazgātājas, kā viņas ir saģērbušās, un arī bērns ikdienā, kā ir apģērbies. Tā kā ļoti, ļoti labi redzams, ka ir gan tādi slapji, netīri priekšauti, gan ir arī ļoti jau vienkārši drēbes, un pēc brunču īsuma tas skaidri jau ir 30. gadi. Nevairs par 20, drīzāk. Tad šeit ir attēls no tomēr 20. gadiem, kur ir ģimene, visi mājās, mājsaimniecībā, kādi viņi ir izskatījušies savās ikdienas drēbēs. Vasaras laikā tas ir, jā. Un tad var redzēt, ka bērniem ir tikai šī lina kārta, vienam vīrietim arī, bet savukārt sievietēm vīrietim, kas ir vidū, un tiem vēl arī ir no vilnas auguma droši vien kaut kādas apģērba daļas kā brunči, piemēram. Tas, kas tur ir virsū. Varbūt arī tas ir krakls no tom šaudumu, grūti jau pateikt. Un tad vēl ieliku šo attēlu, nevis tāpēc, ka tas būtu ārkārtīgi skaidrs un ļoti labi viss saskatāms būtu, bet attēls vienkārši unikāls un skaists no tā viedokļa, ka, var redzēt, pa kādiem dubļiem tie visi daudzie bērni. Tie noteikti nav vienas ģimenes bērni pārāk vienādā vecuma viņi ir, bet no kaimiņu mājām, un kā viņi visi ir saģērbušies, tā kā, ja ir bērniem, vajadzīgs tāds ikdienas apģērbs vai darba situācija apģērbs, tad, tad var paskatīties tos variantus. Un šīs ir sievietes, kuras jau ir pat mazliet tīrākas un glaunākas nekā pats prastākais apģērbs, kāds būtu, bet, tomēr gana ikdienas stērps, tā kā, ja kaut kas no tā nodara, tad to var izmantot arī uz priekšu. Teiksim, skatoties jau 30. gadu dāmas vecākā apģērbā, kurš droši vien ir tā kā jau izmantojams tikai ikdienā darbā, jo tas vairs nav modas apģērbs. Un tad vēl pāris attēli no brīžiem, kad tas ir vairs ne tikai mājās, bet jau arī ārpus mājas. Šis ir attēls no 1903. gada,
un tas ir no Vidzemes, un te mēs redzam, kādi ir tie cilvēki, kas ir atbraukuši, nu, tātad uz ciemata centru. Un, nu, tā komplektācija, kur viņām ir garie bruņķi ar visiem piekšātiem, jakas un baltie lakati, visbiežāk jau ir vienkrāsaini kaut kādi balti vai, nu, kā Rozenštraufs dzird lakatiņš zils, ja, tad gaiši zils var būt lakats tādās krāsās. Šeit ir attēls ar vienu tirgus placi, kur mēs nu, pārāk skaidri neredzam apģērbus, bet vismaz redzam nu, to stilu, kādā cilvēki ir saģērbušies un kas apmēram viņiem ir mugurā. Un uz tirgu, protams, jau cilvēki dodās ar mazliet galvenākām drēbēm nekā tām, ar kurām iet lauku darbos. Nu, tad šeit ir viens skats no Kroga, un tas jau ir 1908. gads. Un visdrīzāk tās trīs sievietes, kurām ir priekšādi baltie, tās ir, nu, Kroga darbinieces. Varētu būt tātad Krogas meitas, kas atbild par ēdieniem un tā. Savukārt tie vīrieši, kas tur ir, nu, ļoti iespējams, ka liela daļa no tiem ir Krogas apmeklētāji. Nu, tad te mēs varam redzēt, ka te varbūt arī nav tā pati, nu, prastākā publika, jo ir zaudāti. Tā kā būtībā tikpat labi te varētu būt kāds arī daudz noplīsušākām drēbēm, jo uz Krogu tā tad var iet ikdienas drēbēm. Nu, un tad vēl viens attēls, kas ir no 1918. gada, kur ir tirgus skats jau mazliet tūplāns, nu, tad atkal mēs varam redzēt, tur ir lakati, gan uz galvas, gan ar pleciem sievietēm var būt lakati un vīriešiem visiem naģenes, jo 20. gadsimtā jau pārsvarā visiem ir naģenes galvā laukos. Un pats pēdējais attēls, kur vēl rādu, tas ir arī tirgus skats jau no 27. gada. Nu, un tad te ir būtībā tāda baltu lakatiņu un naģiņu jūra, ko mēs redzam, kā cilvēki ir ģērbušies. Nav tās galvenākās drēbes, bet nu tik un tā tādas, ar kurām jau atļaujās rādīties ārpus mājas. Nu tā, es ceru, ka tas būs jums arī noderīgs, kā es saku, var patīt atpakaļ, paskatīties tos attēlus, kas vairāk uz jums attiecās, kur varētu būt noderīgi. Arī tas laiks, kas uz jums vairāk attiecās, nu, kurš jums kurā brīdī ir vajadzīgs, ja, piemēram, nezinu, jums ir blaumaņa lugus jāuzved, tad pie katrā ziņā būs šie fotogrāfija attēli, kuros varēs skatīties, ko tur varētu izmantot. Nu, lūk, labi, tad pašā nobeigumā vēl no sevis varu piedāvāt, ja jums ir nepieciešams, tad varu tā kā ieteikt manu grāmatu Latviešu apģērbs, kur ir tieši šī apģērba izmaiņas laikā izstāstītas, nu tad varat sekot man arī Facebook lapā, un arī šajā te YouTube kanālā ir citas lekcijas, kurās var uzzināt noderīgas lietas arī tieši par apģērba izmaiņām laikā, par citām tēmām. Diezgan daudz, kas ir publicēts arī blogā, un tas, kas, protams, nav mans atkal personīgais ieguldījums, bet toties ļoti noderīgs šai tēmai kā ikdiena un darbs, tas būtu, ko es varu ieteikt, Latvijas Nacionālās bibliotekas fotogrāfija arķīvs Zudusī Latvija. Tur var meklēt gan pēc laika, nu, pārsvarā, gan, protams, 20. gadsimts, gan arī pēc vietas, gan arī pēc situācijas. Nu, ja, piemēram, ir vajadzīgs tur dzirnavas vai tas pats kroks vai vēl kaut kas, tad atkal var ievadīt meklētājā un tad pēc šiem atslēgas vārdiem var atrast noderīgo. Nu tā, tas arī būtu apmēram viss, un ceru, ka ir noderīgs un priecāšos arī par atsauksmēm, tā kā līdz nākamai tikšanās reizei.